dodamies uz safāriju. Ir 3. dienas rīts un esam ceļā uz safāriju joprojām. Braucam ar džipiem. Viens tāds pats mums aiz muguras tieši. Tūkstneša suņi. Esam atbraukuši uz safāri. Vējaina diena šodien. Rakstamies par drošību un atbildību. 26. decembris. Esam tādā kā tirgus laukumā. Dodamies uz beduīnu ciematu. Esam ieradušies beduīnu ciematā, te būs kamieļu pastaiga. Izbraucām mazu aplīti. Mūs tur fotografēja un filmēja, it kā pēc tam dabūsim materiālu. Visu mums šeit filmē un bildē, pēc tam par $17 var ģimenei visus materiālus dabūt. Uzkāpšana un nokāpšana viss interesantākā un bīstamākā, tad, kad liecās kamielis. Сюда ко мне, ребят, бригада, кто подготовится. Будьте любезны, мы двигаемся с вами дальше. Согласна ли девушка или нет? Да, самый главный в бедуинской деревне это шейх. Да, вот он там, вот он ходит в белом платке, в жилеточке и в голове. Вот отсюда видно, да? А вот это самый главный человек здесь, в деревне. Самый богатый. Почему? Потому что только богатый человек может позволить себе многоженство. А вот у него 4 жен.
и 20 с копейками детей. Поэтому, если вы увидели в бедуинской деревне мужчину с большим животом, значит это шейх, потому что он только может позволить себе носить живот. Остальные, как вы видите, все вот такие. А можно спросить, а Да. как его выбирают? В городе не купите, да, поэтому платьишки они шьют себе сами. Вот, поэтому, естественно, да, что они покупают. Мы... Потому что эффекта я не знаю, я сама их в частности, две масти. Самая первая, это самая ценная вещь здесь, в бедуинской деревне. Я ее использую, вы еще сейчас покатаетесь на квадре, а вы прочувствуете вот этот вот вид. Когда у вас там аж позвоночник прямо чуть не оставили на дороге. Также это мазь, это называется хангар, по названию овоща, который растет здесь, в этой аравийской пустыне. Квадроциклы со своими растениями. А вот большие садики у нас сажаем сзади себя, чтобы не закрывала дорогу вам, да, чтобы вы видели вашу дорогу. Laiks kvadrcikliem un bagiem. Tā no sākuma ar bagiju. Vispār ir divvērtīgais, es nezinu, kāpēc viņi pietiek tikpat vien. Nē, man pietiek vietas. Nē. Viņus uzliks, lai man nofilmē. Jā. Prastu, kā tad jau varēs, mēs tie, kas blakus varam pafilmēt. Šitā. Laiks izbraukt ar kvadrciklu. Īsti pēc kārtas. Pa bišķi. No tās puses, vai Emīļa būtu foršāk, tā. Tiem pašliekam. Jā.
izbraukājāmies. Bija labs aplīts, visu laiku mums tur bildēja ļoti labi. Fotogrāfs, tā kā varēs visu dabūt. Šis bija garākais brauciens, nu ļoti labi, ka tā. Tad jau laikam safāri piedzīvojums būs beidzies un vedīs atpakaļ uz viesnīcu. Esam atpakaļ no safāri. Ir 1:30, pusdienlaiks. Visur smuki mums izvadāja, viss bija lielākoties iekļauts. Vajadzēja $1 par dabas nodokli, $2 par brillēm. Aizsardzībai varēja par $4 vai $6 nopirkt lakatiņu. Un pa $17 bilžu paku, ko arī nopirkām. Tā kā nedaudz nauda līdzi ir nepieciešama šādā turā. Tagad pēcpusdiena brīva, jāiet ēst. Ir paēsts, papeldēts, saulrietis klāt, cilvēki no baseina izdzīti. Ir laba sajūta. Tagad ir kāds brīdis līdz vakariņām. Bērns grib smiltiņās spēlēties, tā kā iespējams līdz jūrai jāaiziet, kaut kas klauvē. Tātad norāva man stāstījumu. Iesim kaut kur staigāties. Šādu spainīšu komplektu uzdāvināja cilvēki, kas dodas prom. Bija jauns un neatpakots, tā kā ir arī labi cilvēki. Tas priecē. Tā kā tā. Šajā viesnīcā, kur mēs esam apmetušies, Titanic Beach Hotel. 5 zvaigznes, ultra all inclusive. Daudz ēdienu, daudz visu kā. Augstie galdi, tur dažādas virtuves. Parastās vakariņas, var izvēlēties dažādu valstu vakariņas. Līdz ar to piedāvājums labs. Silti baseini, augsti baseini, akvaparks. Viss ir ļoti skaisti. Un tūroperators, visas ekskursijas mums ir caur testūru un visi atbrauc pakaļ, paņem no viesnīcas, atved, aizved. Pašam nekas nav jādomā. Tikai kurās vien ekskursijās grib, kurās negrib, saplāno pa dienām. Un mums visas 5 dienas pēc kārtas ir saplānotas. Tā kā ir ko darīt un par visu padomāts. Ir 26. decembris, te jau sāk gatavoties jaunajam gadam, un te ir izlikt arī programma. Restorāns Jack and Rose, Titanic viesnīca kā nekā. Var iet arī uz blakus viesnīcu, kas ir Titanic Palace, un izbaudīt arī par to pašu naudu. Tad tās piedāvā tās iespējas gan baseinus, gan viesnīcas, gan visu ko citu, jo pēc būtības tā ir viena un tā pati viesnīca, sadalīta 2 daļās. Abi gaidām vakariņas. Te ir arī tāda istaba. Var izklaidēties. Viesnīcā arī ir vesela rinda ar veikaliem, var dabūt suvenīrus, kraklus, mantas, magnētiņus, brilles, peldlietas, visu kā parasti šādās vietās.
dosimies iemēģināt ķīniešu restorānu. Springrīdiņa pazuda. Jā. Tāpēc, ka tālāk mēs aizgājām tālāk, aiziet no zāles. Tāļu. Nē, kāds ir tas? Šis ir itāļu. Tātad, lai tiktu ķīniešu restorānā, ir jānāk jau uz 6, jo pēc tam viss ir pilns. Tā kā ķīniešu restorāns nesanāca, kaut kas no Ēģiptes ēdiena un no grila ēdieniem. أول ما تلاقيني فيه Thank you.